never thought that would be possible for him to rock it. Of course, they've been hurt. You know, Achilles problem for Driskins on the left, back problem for Melvardis on the right. Īglese, ja nav pati mīļākā, tad viena no mīļākajām trasēm, kas man bijusi karjeras laikā, jo daudz labu rezultātu šeit sasniegts un labas vietas izcīnītas un vienmēr ar labām emocijām un labām atmiņām šeit atgriežamies. Spilgtākās, protams, ir jau 9 gadi atpakaļ, kad šeit notika pasaules čempionāts, kas mums beigās izvērtās ļoti labi, kaut arī tā sezona un arī pašas sacensības no sākuma nelikās, ka tā varētu būt. Mūsu pilotam bija traumas un mēs, man šķiet, izlaidām pat pāris posmus. Līdz ar to pasaules čempionātā mums bija netika veiksmīgs starta numurs, ja nemaldos 19. kas tā jau normālos apstākļos nav diezko labs, bet tad vēl mača dienā uznāca sniegs, kas to situāciju padarīja vēl grūtāku. Un startējot no 19. starta numura, pēc pirmā brauciena nemaldos aizcīnījāmies līdz 9. vietai. Pēc otrā brauciena pakāpāmies jau līdz, ja nemaldos, 7. Un citu komandu sportisti tā kā mums mēģināja uzmundrināt, davai puiši saņematies, jūs to varat mēģināt vismaz 6. tikt. Un tad pienāca otrā diena, tad jau laiks bija, gan starta numurs, gan laiks jau bija mums labvēlīgāks. Un izdevās ļoti labi braucieni. Pēc 3. brauciena bijām 2. pozīcijā un nobraucot 4. braucienu, mēs finišā gaidījām tikai Francesco un gaidām viņu lejā, esot jau tā kā 1. pozīcijā ar potenciāli būt 1. vai 2. Un līdz pašai pēdējai kontrola atzīmē mēs bijām tā kā zaudētājos. Pašai pēdējā kontrola atzīmē Francesco kļūdījās un finišā iebraucēja uz sarkaniem. Jā, tas bija emocijas ļoti spēcīgas, jo tā nedēļa arī bija ļoti grūta. Pēc pēdējā treniņa mūsu galvenais treneris salauza kāju un sacensībās nevarēja būt klāt, viņš atradās slimnīcā. Un arī viens no komandas biedriem pa nedēļas vidu treniņās satraumēja ļoti stipri roku un arī bija uz jautājumu zīmes, vai vispār varēs startēt. Un tā kā beigās tāda grūta nedēļa, grūta sezona, kas izvērtās perfektā scenārijā. Sezonas beigās mēs kļuvām par pasaules čempioniem.